Labdien, cienījamie sporta līdzjūtēji! Mēs atrodamies Garkalnes novada Upesciema stadionā, kur izcinās sporta kluba Warriors kausa izcīņa petangas sportā. Jā, jūs nepārklausāties petangas sportā. Cik es saprotu, tāda pārēda šī sporta veida vēsturē pirmo reizi. Ar jums kopā ir Alvis Zīriņš, sporta kluba Upesciemas vadītājs un petangas sporta federācijas valdes loceklis. Tātad divos vārdos gribētu jūs iepazīstināt, kur mēs atrodamies pašlaik un ko mēs darām. Šis turnīrs ir iegājis playoff fāzē. Jūs pagaidām skatāties ceturtdaļfināla cīņas un jūsu priekšā uz pirmā laukuma ceturtdaļfināla spēle, kurā mājinieki Warriors, baltā formiņā puisis un meitene spēlē pret Lemāra komandu no Ikšķilas. Patreiz tikko sākusies izspēle, rezultāts, kā redzat, 0-0. Pavisam turnīrā piedalās 17 komandas, ir mums ciemiņi no ārzemēm no Lietuvas, un dažādu apstākļu dēļ, diemžēl neieradās pārstāvi no Igaunijas un Krievijas un Polijas. Krievu pārstāvjiem ir problēmas ar vīzēm, Igauniem izrādās ir Igaunijas čempionāta kārtais etaps Tallinā. Tātad īsumā par šo sportu veidu. Kas ir petangs? Kā redzat, Warriors pārstāvs izpilda metienu. Uzdevums ir pavisam liekas vienkārši. Piemest lielo dzelzs lodīti tuvāk maziņajai sarkanajai bumbiņai, ko šajā sporta veidā sauc par kašanetu. Metiens ir jāizdara no sarkanā apļa, un metiena brīdī nedrīkst kustināt kājas. Nedrīkst atraut kājas no zemes. Kā redzat, Warriors pārstāvs izpilda metienu sēžus, tas arī ir atļauts. Kā saka, taktiskā daudzveidība, kā kuram ir ērtāk. Uzdevums ir pavisam vienkārši. Komandai ir 6 bumbas katrai, tātad pavisam uz laukuma izspēlējot šo gājienu būs 12 bumbas, un vairāk punktus dabūna tā komanda, kuras lielās dzelzs lodes ir tuvāk mazajām sarkanajām kašanetām. Pašlaik izskatās, ka Warriors komandai ir viena bumbiņa tuvāk, jo spēles noteikumi paredz to, kad teicams metiens Lemāra komandas izpildījumā, bet laikam mazliet pietrūka, jo kašanets joprojām tuvāk ir pretinieku komandai. Tātad uzdevums ir vienkārši savas komandas bumbas piemest tuvāk mazajām kašanetām. Tajā pašā laikā drīkst ar metienu izmainīt savas komandas bumbu atrašanās stāvokli, pretinieka komandas bumbu atrašanās stāvokli, kā arī mazā kašaneta stāvokli. Ja tas gala rezultātā dod to kašanetu atrašanos tuvāk savām bumbām. Pašlaik situācija diezgan saspringta, bet punkts izskatās ir Warriors komandai. Pašlaik, kamēr pretinieki nav kaut ko izmainījuši uz laukuma. Šī kausa izcīņa, ko rīko Warriors klubs, ir šā gada viens no noslēdzošiem turnīrām, jo šis klubs tika dibināts 2 mēnešus atpakaļ. Un, lai popularizētu šo spēli Latvijā un arī tuvākajās ārzemēs, tika nolemts sarīkot šādu divnieku turnīru. Kā jūs zināt, kā jūs esat dzirdējuši, kad petangas turnīrs notiek vairākās kategorijās. Ir vieninieku turnīri, tet saucamie, kur spēlē 1 pret 1 dalībnieki, gan sievietes, gan vīrieši atsevišķi. Ir divnieku turnīri, vīriešu divnieku, sieviešu divnieku un miksu turnīri, kurā spēlē kungs ar dāmu. Paši populārākie pasaulē ir trīnieku turnīri, kurā spēlē
vīriešu komandas atsevišķi un sieviešu komandas. Šajā nominācijā arī notiek pasaules un Eiropas čempionāti, kuros pēdējā laikā diezgan veiksmīgi sāk piedalīties arī mūsu valsts izlases komandas. Vēl pēdējā laikā populārs, bet tas ir Eiropā, populārs ir Eiropas klubu kauss. Par to es jums pastāstīšu vēlāk. Tās ir sacensības, kur komandu pārstāv 6 dalībnieki, kuri tiek sadalīti vispirms 2 trīniekos, pēc tam 3 divniekos un spēlē 5 izspēļu spēli ar pretiniekiem. Patreiz šis ir divnieku turnīrs, kurā turnīra organizētāji bija noteikuši, ka var spēlēt gan vīriešu divnieki, gan sieviešu divnieki, gan jauktie, tāpēc jūs redzat, ka dažās komandās uz laukuma ir tikai daļā dzimuma pārstāvis, bet dažās jaukti un dažās tikai džentlmeņi. Spēles noteikumi paredz izspēli, ka komandas izmet visas savas 6 bumbiņas, katram dalībniekam ir pa 3 bumbām, viņas ir atšķirīgas. Protams, ka komandas savas bumbiņas ļoti labi zina, bumbiņām ir dažādi svari, dažādi zīmējumi, tāpēc spēlētājiem ir viegli viņas atšķirt. Es domāju, ka operators parūpēsies, lai arī jums, dārgie skatītāji, būtu ērtāk atšķirt bumbiņas. Metienu izpilda Lemāra komanda, mazliet pa stipru. Tāpēc ir jāmet vēlreiz, jo metienu izpilda tā komanda, kuras bumbiņa dotajā brīdī atrodas tālāk no mazākā šneta. Ja komanda izdarot metienu, pieliek bumbiņu tuvāk ašnetam, tad metiens pāriet pretinieku komandai. Verjors komandā spēlē brālis un māsa, Marija un Edgars Silovi, un gribētos teikt, ka tieši ģimeņu dalība petankas sportā vismaz Latvijā ir tiešām fenomenāli augsta, jo mums ir kādas 3-4 ģimenes. Es vēl gribētu nosaukt Miglāņu ģimeni, Silovu ģimeni, Pērāga ģimeni un vēl dažas, kur tiešām spēlē vecāki, bērni. Un tas ir, es uzskatu, lielisks laika pavadīšanas brīdis visai ģimenei, jo spēles parasti sākās rīta pusē un turpinās līdz pat vēlēt pēcpusdienai. Kā teikt, labā kompānijā un labā laikā, svaigā gaisā un azarts, ar piemītošu azartu, tas ir teicams laika pavadīšanas brīdis. Patreiz situācija ir diezgan sīva, jo pagaidām punkts izskatās ir Verjors komandai. Lemāra komanda izpilda metienu mazliet par vāju. Tā liekas ar pirmo acu uzmetienu, kad tas ir ļoti viegli piemest bumbiņu kašanetam, bet tie, kas nav mēģinājuši un pirmoreiz pamēģina, varētu maldīties, jo tas tomēr nav tik viegli. Es domāju, ka jums, cienījamie skatītāji, ka jums varbūt daudziem mājās vai dārza mājās atrodas tie saucamie komplektiņi, kas ir nopērkami šeit Latvijā. Kaut to es varētu minēt Ķīsku veikalā. Tas 6 vai 8 bumbiņu komplekti, bet varbūt daudzi nezin, kas ar viņiem būtu jādara. Tāpēc mans piedāvājums būtu jums ieskatīties Latvijas Petanku federācijas mājaslapā www.petanque.lv, kurā jūs atradīsiet tos sporta klubus, kas Latvijā kultivē šo samērā jauno sporta veidu. Kā pirmo gribētu minēt Kerliņu klubu Ventspils, kur tā saucamās Lemberhūtas pakājai izveidoti tāpat kā upes ciemā 16 brīnišķīgi laukumi. Un Ventspils klubs ir viens no vecākiem Latvijā, kurā šī spēle tiek kultivēta. Un es domāju, nebūtu nekādas problēmas jums, atrodoties Ventspilī, pieteikties pie laukuma īpašniekiem un uzspēlēt šo brīnišķīgo spēli. Tas pats ir upes ciemā, kur jūs patreiz atrodaties. Praktiski, ja ir interese, katru vakaru var atbraukt uz šo brīnišķīgo stadionu un vienmēr kāds atrodas petanku laukumos, kurš jums nekad neliekas padalīties ar šīs spēles noslēpumiem, pamācīt. Ir arī pieejams inventārs,
pamēģināt uzspēlēt tādā, jā, mazliet nopietnākā līmenī nekā dārza līmenī. Spēle ir populāra pārsvarā Dienvidu Eiropā, jo petanka sporta dzimtene ir Francija, kurā jau tie sporta veidi aizdīgļi jau bija manām, kad 17. 18. gadsimtā. Par spēli liecina vairāki tā laika dokumenti, karaļa laikos atrastās petanka bumbas un tā tālāk. Teiksim, pastaigājoties pa Parīzi, Lionu, Marseļu vai Kannām, var izdzirdēt un redzēt, kā tuvajos parkos un skvēros metālisku skaņu iespējā jaucas ar bezgalīgām līksmas un nožēlas izsaucieniem, un nevar saprast, kas tur notiek, bet pienākot tuvāk šiem vibrācijas avotiem var novērot dažādu vecumu cilvēkus, kur mētā tādas paliela metāla bumbas, ko jūs pašlaik redzat savā ekrānā, darbojas ar dažādiem mēra instrumentiem un apmainās ar viņiem vien saprotamām replikām. Un šī rocība ir pārņēmusi ne tikai spēlētājs, bet arī skatītājs Francijā. Un šajā sporta veidā praktiski sacenšas jebkurš sev cienošs francūzs, jo te tiek pielietot gan Pitagora laika ģeometrijas fizikas zināšanas un dominē precizitāte, taktika, stratēģija. Noteikumi ļoti vienkārši. Bumba jāpiemet pēc iespējas tuvāk kašnetam, bet viss būtu labi, ja nebūtu pretī pretinieki. Praktiski pirmā ziņas par spēli sastopams jau bija Grieķijā 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Grieķi izmantoja kā sacensību atribūtu sfēriskas formas akmeņus, un viņu spēles dominanta bija spēks, kas izpaudās ar mērķtiecīgiem metieniem tālumā. Savukārt pēc tam romieši izmantoja ar dzelzi apkaltas koka bumbas, un viņu spēles kritērijs bija precizitāte. Pompeja lielā jūrnieka bumbu spēles ideja aplipināja Romas impērijas teritoriju iedzīvotājus, un pa pirmajiem upuriem kļuva Galli. Līdz ar barbaru iebrukumu Romas impērijas sabrukumu bumbu mētāšana zaudēja popularitāti un uz brīdi pat tika izskausta. Tālāk jau viduslaikos Eiropā, kad valdīja māksla un spēlētāji tika represēti un vajāti, Anglijas karalis Henriks III pat ar nāves draudiem aizliedza saviem karotājiem nodarboties ar šo viņu prāt apkaunojošo nodarbi, mudinot vairāk pievērsties loku šaušanai. Taču nepagāja ne 100 gadi, kad Lamanša kanāla otrajā krastā Kārlis IV un Kārlis V pievienoja savu niknāko ienaidnieku viedoklim. Spēle ieptikusies bija arī pāvestam Jūlijam II, kurš Vatikānā organizēja tā laika labāko Francijas, Venecijas un Spānijas spēlētāju turnīru. Tas viss attiecināms, iedomājieties, tikai uz 16. gadsimtu. Bet mazliet atlaidīsim vēsturi, apstīsimies, kas notiek uz laukuma. Rezultāts ir līdzīgs, 2-2. Spēles laiks ir 35 minūtes, un tajā brīdī, ja bumbiņa atrodas spēlē, tātad, ja vēl ir tas saucamais spēles gājiens, pēc šī brīža, kad tiesnesis paziņo 35 minūšu laiku, tiek pabeigta esošā partija un vēl tiek izspēlēts viens gājiens. Tātad komandas vēl izbērt katru pa savām 6 bumbiņām. Rezultāts kļūst 3-2 Lemāra komandas labā. Tātad, kā jūs redzat, cīņa ir ļoti, ļoti līdzīga. Bet ceturtdaļfināls, kā saka, likme ir augsta, uzvarētāja komanda iekļūst pusfinālā, tātad četrniekā. Un tāpēc prognozēt uzvarētāju šeit praktiski nav iespējams. Latvijā nav, teiksim, krasi izteikti līderi šajā sporta veidā, jo turnīros gadās dažādi. Teiksim, vienā turnīrā tu vari uzvarēt, nākošajā turnīrā tu vari pirmajā play-off kārtā zaudēt un neturpināt sacensības. Patreiz uz otrā laukuma mums notiek otra ceturtdaļfināla spēle, bet grupā, kas cīnās par 9. 16. vietu, kur Ventspils komanda duets sarkanajos tērpos cīnās pret Rīgas komandu Mandarīni. Šī cīņa par 9. 16. vietu arī play-offā. Gribētu teikt, ka pirmajā astoņniekā pašreiz ir iekļuvušas abas mājnieku komandas, Verjors 1 un Verjors 2, Ikšķiles klubs, Ikšķiles divnieks, 2 lietuviešu komandas, kā arī pārstāv no Ventspils komanda Devils.
Tātad cīņa gaidāmas spraigas. Gribētu pateikt, ka lietuvieši varētu uzskatīt par mūsu skolotājiem, jo Latvijā petanku sāka spēlēt tikai 2010. gadā. Lietuviešiem pieredze bija kādas 8 gadus ilgāka. Vēl populārāk šī spēle ir Igaunijā, kuras sieviešu izlase pēdējos 3 gadus ir Eiropas un pasaules top 10, top 15 komandu vidū. Vēl bez Ventspils un Upesciema šis sporta veids Latvijā tiek kultivēts Ikšķilē. Ādam laukos ir uztaisīts stadions, ja nemaldos, ar 10 petankas spēles vietām, un tiek paredzēti vēl papildināt līdz 16, līdz 18 laukumiem, lai varētu rīkot starptautiskas sacensības. Jo starptautiskās federācijas prasība ir, starptautiskām sacensībām ir nepieciešami 16 laukumi, kā jūs redzat, Upesciemā ir tieši 16 laukumi. Viņu izmēri ir 15 metru garumā un 4 metru platumā. Ir pieļaujami, protams, izmēru korekcijas uz mazāko pusi. Tad tā attiecīgi mainās spēles noteikumos, teiksim, kašaneta piezemējuma vietiņa. Teiksim, kašanets ir jāpiezemē no riņķa, ko jūs redzat sarkanā, no 6 līdz 10 metru attālumā. Pretējā gadījumā pretnieks var, teiksim, celt pretenziju un pārlikt kašanetu dotajā ierobežotajā tajā no 6 līdz 10 metru laukumiņā. Perfekts metiens. Verjors komandas izpildījumā Marija Silova meta, bet kašanets veica kaut kādu brīnumainu ceļu un apstājās, acīm redzot, pie pretnieku bumbiņas. Mazi pārdzīvojumi. Marija ir Latvijas junioru izlases kandidāte, kura oktobrī dosies uz Franciju Latvijas junioru izlases sastāvā un aizstāvēs Latvijas izlases godu Eiropas junioru čempionātā. Junioriem ir interesants komandas komplektēšanas princips, jo junioru čempionātā drīkst piedalīties jauktie trīnieki. Un Marija kā vienīgā dāma kopā ar 2 puišiem no Ropožu bowles kluba dosies uz Franciju. Marija diezgan pieredzējusi spēlētāja. Viņa piedalīsies jau 2 Eiropas junioru čempionātos, Turcijā un Beļģijā, un ir viena no sava kluba labākajām spēlētājiem. Turpretī viņas partneris Edgars petanku spēlē 3. mēnesi. Jā, jūs nepārklausījāties, viņš ir šogad sācis spēlēt un praktiski ir teicami panākumi. Viņš ir trīnieku sastāvā izcīnījis Latvijas čempionātu bronzas medaļu Upesciema trīnieku sastāvā. Situācija ir atkal izmainīsies. Perfekts Marijas metiens. Un izskatās, ka komanda ir izcīnījusi 1 vai 2 punktiņus, tūliņ tiks veikti mērījumi. Tātad 1 bumbiņa ir obligāti jau, 1 punkts ir obligāti jau izcīnīts. Verjors komandai tiek veikti mērījumi. Vispirms spēlētāji to izmēra paši. Ja ir domstarpības, tad tiek lūgts tiesnesis, jo bieži gadās, kad šo starpību izšķir milimetrs, 2. Apstīsimies, kas notiks tūliņ uz tablo. Jā, Verjors komanda izlīdzina rezultātu, tātad 1 punkts tika izcīnīts šajā gājienā, rezultāts ir 3-3. Laiks šodien spēlētāji sākumā lutināja, bet sāk savilkties mākoņi, taču tās petanku spēlē nav traucējoši. Nav traucējoši dabas parādība, jo pēc noteikumiem petanku spēle var pārtraukt tikai tad, ja laukumā, teiksim, spēcīgi lietus gadījumā, ja laukumā rodās peļķes un mazais kašanets sāk peldēt. Jā, tādi gadījumi ir bijuši vēl nesenajā Latvijas kausa izcīņā. Spēcīgas lietus gādes rezultātā laukumos rodās tādas peļķes, kad mazais kašanets
teiksim, atrodoties izmestā stāvoklī laukuma otrā galā, viņš pēkšņi uzsāk savu peldējumu. Tādā gadījumā gan spēle tiek pārtraukta. Bet pārējā gadījumā komandas spēlē. Pašlaik tiek izmests pirmais metiens no Lemāra komandas puses. Varbūt varētu pirmais metiens, ko izdarīja Verjors komanda, būt labāks. Apstīsimies, uz ko atbildēs Lemārs komandas sportiste. Jā, izskatās, viņas metiens ir tuvāk, tātad metiens pāriet Verjors komandai. Metienam laiks pēc noteikumiem tiek dota 1 minūte. Šajā laikā sportistam ir jāizmet bumbiņi, bet pēc petanka sporta ētikas šis laiks parasti tiek ievērots. Man atmiņā nav bijuši gadījumi, kad komandām izraisītos strīdi par, teiksim, laikā neizmest metienu. Pagaidām ar bumbiņu ir Verjors spēlētāji. Skaisti. Liekas, ka viņi savu bumbiņu pievirzījusi tuvāk Kašanetam. Un metiens jāizdara pretniekiem. Tātad jūs saprotiet, ja dotajā situācijā divas Verjors komandas bumbiņas būtu tuvāk Kašanetam, viņiem pašlaik būtu iespēja nopelnīt 2 punktus. Tā kā nākošā bumbiņa pēc Verjors bumbiņas ir Lemāra komandai, tad patreizā situācija ir 1 punktiņš, bet lieliski spēlē Lemāra komandas spēlētāja Natālija, kur pilnībā izmainīja situāciju, un tagad, ko darīt, ir jādomā Verjors komandai. Katram spēlētājam ir 3 bumbiņas šajā spēles elementā, tas ir dupletos, jeb divniekos. Secību viņi nosaka paši, jo ir jājūt, kurš spēlētājs tajā brīdī, teiksim, ir gatavs mest, ir gatavs izsist bumbiņu vai ir gatavs pielikt, jo praktiski spēle sastāv no tādiem pamatelementiem bumbiņas pielikšanu un bumbiņas izsišanu. Tad arī komanda savā starpā vienojās, kurš dotajā brīdī izdarīs metienu. Nedrīkst būt tā, ka no 6 bumbiņām viens spēlētājs izdara 4 metienus, otrs 2, nē. Tas ir katram spēlētājam 3 bumbiņas. Mazliet Verjors komandai neiznāk izmainīt situāciju. Viņi visas savas bumbas ir izmetuši. Un tagad Lemāra komandai ir iespējas pieejaukt viena drošā punkta, kas patreiz būtu jau viņu kontā pielikt vēl bumbiņas un tādā veidā palielināt rezultātu starpību. Apstīsimies. 4 bumbiņas, tas ir daudz. Pilnīgi iespējams, ka viņi var palielināt tagad atrāvienu no pretniekiem. Apstīsimies. Pilna koncentrācija Natālijai. Mazliet. Nē. Kā redzat, tagad bumbiņas ceļā aizstājusies ir pretnieku bumba, kas ir diezgan liels traucēklis, tāpat kā kerlingā, tas saucamais aizsargs. Grūti pateikt, ko tagad izdarīs Lemāra komandas spēlētājs. Izpild metienu pietupjoties, bet diezgan neprecīzi. Vēl komandai palikuši 2 bumbiņas. Lielisks metiens, bet laikam ir jāskatās, vai pietiek vai nepietiek. Man izskatās, ka varētu nepietiek. Tad Verjors bumbiņa, otra varētu būt tuvāk. Tātad, 1 punkts pagaidām ir droši, apstīsimies pēdējo metienu. Pēdējais augstais metiens neprecīzs. Un tūliņ pavērosim Lemāra komanda cik punktus
šajā gājienā pievienoja savam punktu skaitam. Man liekas, ka vienu. Viņu apstīsimies. Tieši tā, 1 punkts. Lemāra komanda izvirzāts vadībā 4-3. Nu, tiešām spēle sīva. Spēlēts ir 25 minūtes, vēl 10 minūtes tīrā laika, un tad vēl papildus karšņas. Tā kā visām komandām vēl ir laiks grozīt spēles situāciju savā labā. Vēl gribētos atzīmēt Latvijā sporta klubu Ikšķila un sporta klubu Boli. Tie ir pie Rīgas klubi, kur Boli spēlē jau sen, bet viņu laukuma kapacitāte neļauj rīkot liela mēroga sacensības, tāpēc, kad viņam, teiksim, pietrūkst vietiņas 16 laukumu izbūvē. Tāpēc Bola bija pirmie, kas uz privāta teritorijas izbūvēja laukums un kur norisināja pirmie Latvijas čempionāti dažādās kategorijās. Varētu atzīmēt Rīgas Petankas klubu, kuri patreiz Rīgas doma risina jautājumu par laukumu izveidošanu Rīgā. Novēlēsim viņam veiksmi, lai viņam labi iet, un cerēsim, ka šī pārēde varbūt radīs kādu grūdienu šī sporta veidu popularizēšanā, jo tomēr daudziem šis sporta veids izraisa tādu asociāciju, no ko tie pensionāti stāv un mētā bumbiņas. Taču gribētos atzīmēt, ka pašlaik pasaules ranga līderis Rošē no Francijas ir tikai 26 gadu vecs. Un praktiski Francijā viņš ir tāda zvaigzne, kad jau tiek ražot kaut kādu viņa kosmētikas brendi, un ņemot vērā popularitāti Francijā šī sporta veida, tas ir milzīgs viņa panākums. Gribētos teikt, ka pagājušajā gadā Upes ciemā notika Eiropas kausa sacensības šajā sporta veidā. Kā es teicu, tas ir komandu cīņa, 6 spēlētāju komandā, jo Upes ciema komanda pirmo reizi Latvijas pētām sporta vēsturē bija devusies uz Franciju uz priekšsacīkšu turnīru, kurā izcīnīja godpilno 3. vietu komandu cīņā, zaudēja tikai mainiekiem Frančiem un Vācijas klubam, bet pievārot Lielbritānijas, Ungārijas komandas un, kā saka, izcīnīja ne tikai ceļdzīmu uz nākošo etapu, kas bija Eiropas kausa pusfināla turnīrs, bet izcīnīja tiesības rīkot to pie sevi šajā Upes ciema stadionā. Un pagājušajā gadā pie Upes ciemiešiem ciemos bija atbraukuši Monako klubu pārstāvi, nosaukumus varbūt neatcerēšos precīzi, un Zviedrijas klubs no Gēteborgas, kurā bija iekļuvuši pusfinālā. Un no šīm 3 komandām tikai viena iekļuva Eiropas kausa finālā, un tas bija Zviedru klubs. Ņemot vērā to, ka Monako kluba vēsture ir saistīta ar 1936. šķiet gadu, bet tā kluba vēsture, kur devās Upes ciema komanda, tā bija Meca Francijā. Mēs bijām izbrīnīti, kad Mecas klubs ir dibināts 1907. gadā. Salīdzināsim 2011. mums un 1907. Francijā. Tad jūs varat apmēram iedomāties, kāda ir spēles prasmes starpība starp frančiem un varbūt mums. Taču franči bija ļoti pretim nākoši, neliedza, teiksim, savas mācības un pamācības, kā pareizāk vajadzētu izpildīt vienu vai otru elementu. Piedāvāja dažādas gan treniņu programmas, video formātos un tā tālāk, tāpēc tā sadarbība turpinās, un pie mums ir atbraukuši ciemos franču treneri, kuri ir vadījuši seminārus klubu pārstāvjiem. Tā kā nav tā, ka šeit attīstības stāv uz vietas, klubi mēģina ņemt labāko, kas notiek pasaulē. Tāpēc ir cerība, ka Latvijas sportisti drīz vien panāks, teiksim, vadošo pasaules komandu līmeni. Varbūt ne tik ātri, taču ir uz to norāda, teiksim,
vīriešu un sieviešu komandu dalību Eiropas un pasaules čempionātos. Ja pirmajā gadā, teiksim, aizbraucām, katra uzvara tika uztverta kā brīnums, tad tagad jau gandrīz zaudējums ar mazu punktu starpību tiek uztverts ar asarām, kad ir pārliecība, ka mēs to varam izdarīt un varam uzvarēt. Pagaidām izvirzīsies vadībā 4. fināla spēlē Vērjors komanda 5-4. Spēlētāji izpildīja pirmo metienu. Varbūt mazliet varētu būt zels bumbiņu tuvāk Kašanetam, jo, teiksim, tagad pretniekiem visa distance līdz Kašanetam ir brīva. Parasti komandas cenšas nolikt pirmo bumbiņu starp metēju un Kašanetu, tāpat kā Kerlīgā. Jo redzēt, ka tagad, kamēr komandas pārstāvji bija brīvs ceļš bumbiņā, viņi teicam to izmantoja, nolikdam bumbiņu blakām un iegūstot iniciatīvu. Uz ko atbildēs Vērjors, skatāmies. Vērjors komandas pārstāvis mēģināja īsist bumbiņu. Gribētu jums pateikt, ka šis elements ir ļoti grūts. Latvijā tas izsišanas procents ir kaut kur, teicam, ar otro sitienu, bumbiņa tiek izsista. Un savai bumbiņai paliekot tuvāk Kašanetam. Tātad iniciatīva ir atkal Vērjors rokās. Sākumā likās, kad kaut vai ar 3. 4. reizi izstot bumbiņu, tas ir lielisks panākums, kad komanda sāk Latvijā nodarboties šo sportu veidu, taču aizbraucot uz Eiropas pasaules čempionātiem, mēs redzam, ka, piemēram, frančiem šis procents ir 90, svārstās starp 95 un 96, respektīvi no 100 metieniem sacensību laikā, kas tiek nofiksēti 95 bumbiņas, tādās situācijās tiek izsists. Mums tas procents ir, teiksim, godīgi kaut kur 30, varbūt 40 labākajiem spēlētājiem, tā kā ir kur augt. Tas ir praktiski pamata elements, kas būtu jāmācās visiem. Nenoliedzot to, ka, teiksim, arī pielikšana ir svarīga, taču izsišana ir, es uzskatu, pats svarīgākais spēles elements. Skatāmies Vērjors komandas izpildījumā metienu. Ir labi. Ir to, bet acīm redzot mazliet pietrūkst. Tagad ir iniciatīva pretniekam, viņam ir, nemaldos, palikuši 4 bumbiņas. Ko arī pretnieku komandas spēlētāji mēģina izmantot, pielikdama bumbiņu ļoti tuvu Kašanetam un savai bumbiņai. Tā tad ir iespēja savākt maksimāli daudz punktus šajā gājienā. Viens metiens. Varētu būt, man no komentēšanas vietas nav saskatāms. Operators jums, cienījamie skatītāji, parādīs tuvāk. Varētu būt, ka arī šī bumbiņa ir punktā. Lemāra komandai ir perfekta situācija, kad visa, teiksim, tā teritorija pirms Kašaneta ir vaļā, un viņi var pielikt praktiski maksimālo punktu skaitu, kāda ir iespējama metot savas bumbiņas. Gājiens ir pabeigts. Komandas vienojās par punktu skaitu, un tūliņ apstīsimies, kas notiks uz tablo. Un uz tablo parādās tikai 1 punkts Lemāra komandai. Tātad rezultāts kārtjau reiz kļūsi nešķirts. Un līdz spēles beigām ir palikušas pavisam nedaudz, dažas sekundes, pēc kuras būs tiesnešas signāls. Un tad vēl tiks izspēlēts viens gājiens. Gaidīsim, situācija paliek ļoti interesanti. Kā jūs saprotiet, play-offā nešķirt nevar būt. Ja spēles pamatlaiks beigsies nešķirti, sekos viena gājiena pagarinājums. Jūs dzirdat tiesnešu svilpi.
Tātad tiek izspēlēts gājiens, kas ir iesākts, un plus vēl viens gājiens šajā play-off stadijā. Situācija paliek ļoti interesanta, 5-5. Domāju, arī pretinieks sāk ietekmēt arī psiholoģiskā noturība. To viņi apskatīsimies, kā viņa ir labāka. Citas komandas jau savas pārsacensības ir beigušas. Varu nosaukt jums vienu rezultātu. Ikšķilas ģurnieks uzvarēja Warriors 2 ar 13-7 un iekļūst pusfinālā. Tāpat ļoti pārliecinoši Rīgas Petankas kluba komanda Kurāre, kurā spēlē tiešām divi viena no spēcīgākiem Latvijas sportistiem, tas ir Juris Keišs un Aivičs Švarts, ir uzvarējuši Lietuvas pārstāvis ar 13-1 un pusfinālā tiksies ar Ikšķilas komandu. Tātad no Latvijas 2 komandas jau ir pusfinālā. Ļoti interesanta situācija mačā Warriors un Lemār, bet situācija pagaidām ir labvēlīgāk Lemār komandai. Viņu bumbiņi ir tuvāk. Skaists metiens Edgara Silova izpildījumā, Warriors komandas spēlētāji. Un, jo šī situācija ar vienu sarežģās, jo jūs redzat, cik daudz bumbiņas ir ap Kašanetu. Katrs metiens var izmainīt stāvokli pa 180 grādiem. Apsīsimies, ko spējas Warriors komandas spēlētāja Marija. Kā jūs redzējāt, izmainījās situācija, bet neizmainījās tuvākās bumbiņu stāvoklis. Tuvākā bumbiņa joprojām ir Lemārs spēlētājiem. Joprojām Lemārs spēlētājiem ir pārsvars, bet, nu... Uz televīziju komentē, tagad neiztiesies. Iespasīties. Tu nebija lūdzu. Ir beigušās vairākas citas sacensības grupā no 9. līdz 16. vietai. Komanda atnācēji ir uzvarējusi Golsum komanda 13-5 un turpinās cīņu par 9. vietu. Gaidām nākošos rezultātus, bet mēs atgriežamies uz pirmā laukuma, kur Lemār komandai ir pilnas iespējas pašreiz palielināt trāvienu, jo Warriors komanda neizmantoja savas iespējas izmainīt situāciju ap Kašanetu. Nu, arī Lemār komandai neizdevās pielikt vēl kādu bumbiņu tuvāk. Izskatās pašlaik, kad ir viens punkts tomēr Lemāram, bet ne vairāk. Tātad viss izšķirsies pēdējā gājienā, kurā novēlēsim Warriors komandai, teiksim, saglabāt intrigu un rezultātu vismaz izlīdzināt. Ļoti interesanta situācija. Kā jūs redzat, bumbiņas ir kādu metru, pat mazāk rādījusā ap Kašanetu. Tas norāda uz spēlētāju tiešām augsto līmeni. Cīņa ir ļoti interesanta. Lemār spēlētāji mazliet pietrūkst, lai bumbiņa aizripotu līdz sarkanajām mērķītiem, kas vēl viens metiens. Perfekti. Šķiet, ka komanda ir izcīnījusi 2 punktus. To viņi apstīsimies, ko nolems paši spēlētāji. Šādā situācijā parasti abas komandas vienojās. To teiksim, nosaka Petankas ētika. Ja ir kaut kādas domstarpības, viņi izmēra tuvāko bumbiņu attālumus un paši vienojās par rezultātu izmaiņu, ko mēs tūliņ arī redzēsim. Ļoti saspringta situācija. Skatāmies Lemār komandas punktu skaitu, ko viņi sev pievienos. Nu, nevajag nokārt degumus. Warriors komandai ir iespējas 2 punkti. 2 punkti Lemār komandai. Rezultāts kļūst 7-5 un pēdējais gājiens, kuru iesāks Lemārs, jo spēles noteikumi paredz, kad
katru nākošo gājienu sāk tā komanda, kuru uzvarēja iepriekšējo gājienu. Tātad iepriekš Lemārs uzvarēja un viņi sāk iemetot kašunetu. Distance pat tāla. Parasti komandas pielieto dažādu taktiku. Teiksim, lietuviešu komandas met tā saucamos tālos iemetienus, bet igauņu komanda cenšas spēlēt 6 un mazliet vairāk metru distancē. Tas tā ļoti, ļoti interesanti. Kāpēc tā mēs nevaram atkost? Latvijas komanda spēlē šajā starpiņā starp 6 un 10 metri, teiksim 7 un 8. Visas iespējas jau parādīt ir Verjovas komandas spēlētāji, jo diezgan nesekmīgs pirmais metiens Lemāra komandai. Marijas Irova izpild metienu, kurš ir lielisks, vienkārši lielisks. Redziet, brālis viņu apsveic ar sekmīgu metienu, un pagaidām viens punkts ir Verjovas komandai. Uz ko atbildēs ikšķilieši. Viņam jābūt psiholoģiski diezgan drošiem, jo viņu 2 punktu pārsvars ir diezgan paliels priekš viena enda. Tagad Lemāra komanda izpild metienu. Ideāls metiens. Pretinieku bumbiņa tiek novirzīta un Lemāra komanda ir iekļūst tā saucamajā punktā, jo tagad viņas no turienes īsi izpildīt būs ļoti grūti. Arī psiholoģiski, ņemot vērā, ka ir pēdējais perfekti nospēlē Marija Ilova un atkal izmaina situāciju savai komandai par labu. Tātad pagaidām 1 punkts ir Verjovas komandai. Apstīsimies, ko atbildēs Lemāra komanda. Neveiksmīgi, bet ar 1 punktu, protams, kā jūs saprotiet, nepietiek, lai izlīdzinātu rezultātu, jo rezultāts pašlaik ir 7-5 Lemāra komandas labā, bet Verjovas komandai vēl paliek rezervēt dažas bumbas. Ikšķilieši izpilda metienu, kurš varētu būt acīm redzot punktā spriežot pēc visa. Ir ļoti jāpapūlas tagad Verjovas komandas spēlētājiem Edgaram, lai izmainītu situāciju. Pretējā gadījumā pusfināls iet secen. Skatāmies. Skatāmies, Edgars, ko iespējas. Skaisti. Un situācija tāda, ka pašreiz ir 2 punkti Verjovas komandas rīcībā, man izskatās. Tas nozīmē, ka varētu komanda pretendēt uz nešķirtu. Ļoti grūta situācija tagad ir Lemāra komandai, kura tūliņ izpildīs metienu. Ļoti saspringta situācija. Man liekas, komandai palikusi priekšpēdējā bumbiņa. Un. Liekas, kad viņi punktā iebrauca. Tiešām skaista spēle. Situācija mainās, kā jūs redzēt, ik pēc metiena. Viena komanda priekšā te otra. Apstīsimies, ko izdomās māsa un brālis, Verjovas komandas spēlētāji. Mazliet šķiet, kad pa stipru. Apstīsimies, ko teiks pretinieki. Jā, Verjovas komanda apsveic pretiniekus ar uzvaru un Lemāra komanda šķiet iekļūst. Nē. Es nemetīšu beigās. Apstīsimies. Un komandas paziņos rezultātu. Šķiet, ka Lemāra komanda ir iekļūst tomēr pusfinālā. Jā, Lemāra komanda iekļūst pusfinālā, kurā sacensties ar
Šauļu komanda, kura pašlaik izskatās ļoti spēcīga. Jo cīnās bez zaudējumiem. Apakšgrupas visas spēles Šauļu komanda uzvarēja. Un ar lielām grūtībām gan tika uzveikta Ventspils komanda 8-7 ceturtdaļfinālā. Tātad es jums varētu nosaukt pusfināla pārus. Pusfinālā spēlēs es atvainojos. Jūs uzvarējāt? Es atvainojos. Izrādās, ka Vērjoša komanda ar pēdējo gājienu ir dabūjusi 3 punktus un fantastiskā veidā iekļūsi pusfinālā. Mano komentētāja vietas nebija redzams, bet izrādās pēdējais metiens bija tāds, kas deva 3 punktu pārsvaru, un tātad kopā ar 8-7 uzvarēja Vērjošas pirmā komanda un iekļuva pusfinālā, kurā sacensīsies ar Šauļu komandu. Un otrā pusfinālā mūs gaida sīva cīņa starp Kurāri un Ikšķili.